Stāties! Līdzināties! Garā! Ziņām uz vidu skatīt! Brigādes ģenerālkungs, Zemesardzes vienībās, Lietuvas Zemesardzes kastu vienībās un Zemesardzes vasaras 28. sporta spēlēm atklāšanas ceremoniju nostādītas. Garnizona komandieris pulkvedis Lindbergs. Sveiki, zemesargi un karavīri! Brīvi! Brīvi! Esiet sveicināti, zemesargi, karavīri! Jūsu ekscelence, noda priekšsēdētāja, ģimenes locekļi, Aglonas noda pašvaldības un policija, garīdznieki, sveiki arī aglonieši. Man ir liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā šeit, Aglona, mūsu dzimtas svētvietī. Tagad es pateikšu arī dažus vārdus arī mūsu draugiem lietuviešiem. Good morning, Lithuanian brothers on arms. Welcome to Aglona. Welcome to our sport competitions. Now it's time to change from the training and exercise to the sport activities. Have fun, encourage you to have good results, and once again welcome to Latvia. Es lepojos, ka zemesardī šī skaista tradīcija. Reizi gadā mēs kopā sanākam, lai atpūstos kopā ar ģimenēm, iepazīt jaunus draugus, ņemt aktīvu dalību sportā un sacensībās. Bet gandarījums un atpūtais, tas ir pēc labi padarīta darba. Jo darbs bija tik tiešām padarīts milzīgs. Mēs krasi esam pacēluši mūsu kaujas gatavību. Mēs esam saņēmuši jaunas formas tērpus. Mēs esam daļēji nodrošinājuši sevi ar jaunu ekipējumu un ieročiem. Mums ir sāk sakārtoties infrastruktūra un mācību vietas. Mēs esam sakārtojuši mūsu apmācības procesu, un tam ir liecinieki tikko pabeigta pamata apmācība priekš zemesardzes, gandrīz 200 jaunie zemesargi izgājuši pamata apmācību tepat Daugavpilī, Meža Maskavičos. Vēl priekšā mums sagaida smags darbs, jāpilnveido mūsu apmācības procesu, jāpilnveido mūsu nodrošinājuma sistēma, kā arī jāturpina darbs pie mūsu struktūras papildināšanas. Mums tiek plānots vēl divi jauni bataļoni. Un es ticu, ka šī Aglonas novada unikāla vieta ar Dievmātes svētību apgarotu dos mums spēku un neatlaidību jauniem izaicinājumiem. Mums nepieciešams gara spēks, kas mūs vieno, dara mūs stiprus. Es skatos uz jums un redzu šo gara spēku. Jūsos, jūsu ģimenēs, jūsu vienībās. Nobeigumā gribu vislielāku paldies pateikt mūsu ģimenēm par atbalstu, jo bez jūsu atbalsta šis grūts darbs nebūtu padarīts. Un visu mūsu vārdu esmu pateicīgs šo spēļu organizatoriem, 3. brigādei, 35. nodrošinājuma bataļona kolektīvam, protams, bataļona komandierim Kasparam Lindbergam. Paldies novada domai un paldies, protams, agloniešu vietējiem. Un, lai vārdi sakristu ar mūsu darbiem, lūdzu nolasīt manu pavēlu. Nacionālajie bruņotie spēki, Latvijas Republikas Zemesardzes komandieris, pavēle, Rīgā, 2017. gada 21. jūlijā, numur 31 par apbalvošanu. No šī gada 21. jūlija līdz 23. jūlijam tiek organizētas Zemesardzes 26. vasaras sporta spēles.
Katru reizi tās tiek organizētas kādā krāšņā Latvijas vietā. Šogad par tādu ir izvēlēta ezeriem bagātā un svētīgā Aglona. Sporta spēļu mērķis ir veicināt fiziskās sagatavošanas un sporta attīstību zemesardzē, kā arī noskaidrot labākās zemesardzes struktūra vienības un sportistus. Aglonas novads ir ļoti pretīm nākošs, sniedzot lielu atbalstu zemesardzes sporta spēļu sekmīgai norisei, gan nodrošinot teritoriālo atbalstu, gan drošības sacensību laikā. Pamatoties uz Latvijas Republikas zemesardzes likuma 11. pantu, 39. pantu par sniegto lielo atbalstu zemesardzes 26. vasaras sporta spēļu nodrošināšanā pavēlu apbalvot ar zemesardzes komandieru atzinības rakstu Aglonas novada domi un tās priekšsēdētāju Ingūnu Barķeviču. Aglonas novada domes izpilddirektori Inetu Pogu. Aglonas visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas bazilikas prāvestu Daumantu Abritski. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Prēļu daļu un tās komandieru pienākumu izpildītāju virslejnatu komandas Lūku. Komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Kodoliņš. Vārds tiek dots Aglonas novada domes priekšsēdētājai Ingūnai Barķevičai. Labdien, dāmas un kungi! Ģenerāļi, viņa ekscelence, Latvijas zemessargi, Aglonas novada iedzīvotāji un ciemiņi. Man ir patiesa prieks jūs zemessargus, kas brīvprātīgi kalpo mūsu Latvijai, rūpējas par tās drošību un aizsardzību, redzēt tik kuplā pulkā mūsu novadā, Aglonā, kur šāda mēroga pasākums notiek pirmo reizi. Man ir tas gods jūs Aglonas novaddomes vārdā sveikt zemesardzes 26. vasaras spēlēs. Lai vasara dāvā jums sauli, bet Aglonas novadā pavadītajās dienās pirmo sportiskais azarts un aizrautība. Lai ik viens no jums var pārbaudīt savas sportiskās spējas ne tikai individuāli, bet cīņas svarā darbojoties vienotā komandā. Novēlu ikvienam būt gandarījumu no sportiskajām aktivitātēm un apliecināt, ka zemesardze ir spēks ar stiprām saknēm un vienotu patriotisku garu. Novēlu jums izdošanos un lai uzvar draudzība. Vārds tik dots Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim. Augsti godātais ģenerāļa kungs, virsnieki, zemessargi, ģimeņu locekļi, garīdznieki, Aglonas novada domes priekšsēdētājas kundze, visi klātesošie. Mēs atrodamies īpašā vietā. Šī vieta ir Aglona. Aglonā šeit ir daudz svētceļotāju, un arī jūs šodien esat svētceļojuši uz Aglonu, lai piedalītos sporta spēlēs. Ir ļoti svarīgi mums būt fiziski attīstītiem, izveicīgiem. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu pienākums, mūsu visu pienākums ir sargāt mūsu zemi. Mūsu zemi ir svētījis pāvests Jānis Pāvils II. 1993. gadā viņš šeit Aglonā bija, atbrauca no Romas, no Vatikāna un pagodināja šo zemi, šo vietu, pagodināja mūsu valsti Latviju. Bet jūsu pienākums, godātie zemessargi, aizstāvēt savu tautu, aizstāvēt mūsu zemi, kā arī pats vārds zemessargs to izsaka. Tā ir viena puse, bet otra puse ir svarīga ticēt Dievam, mūžīgai dzīvei. Tieši to pāvests, esot šeit Aglonā, arī pasvītroja. Viņš norādīja uz mūžīgo dzīvi, uz debesu valstību. Nav tikai šī pasaule vien, kuru mēs redzam un uztveram ar acīm, un kurā dzīvojam. Dievs ir sagatavojis vēl citu pasauli,
un viņš katru savā laikā aicina pie sevis. Bet, lai mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvi, mums ir vajadzīga lūkšana. Un tieši šī vieta, te ir lūkšanu vieta, kur cilvēki saņem neskaitāmas žēlastības, tā skaitā arī jūs šodien un 15. augustā, kad ir Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki, jūs arī piedalāties krustaceļā, nesat krustu pa šo laukumu un cilvēki dzieda Dieva godam dziesmas, kuras palīdz uzturēt garīgos spēkus. Un tieši šeit ir garīgo spēku avots, kur nākot jūs varat šeit padzerties šo garīgo ūdeni un saņemt caur Dievmāti Vissvēto Jaunavu Mariju no Dieva sev vajadzīgās žēlastības, savai ģimenei, bērniem un arī smelt spēkus drosmei, jo aizstāvēt kādu ir vajadzīgs, lai būtu cilvēks drosmīgs, drošsirdīgs. Aizstāvēt mūsu zemi, dzimteni ir, kā sakot, nesalīdzināmi vairāk ir vajadzīgs drosmes nekā ikdienā tas ir. Lai Dievs svētī jūs, lai dod jums patriotiskas jūtas, patriotisku garu, ka jūs vienmēr parādītu darbos, izrādītu mīlestību uz mūsu valsti Latviju un mūsu zemi. Un vajadzības gadījumā arī atdotu visus savus spēkus šīs zemes nosargāšanai. Atļausiet tagad nolasīt lūkšanu, lai jums pietiktu spēka šajās dienās, piedaloties šajās sporta spēlēs. Aizlūksim par mūsu ģimenēm, par mūsu valsti, par jūsu vadītājiem, par virsniekiem, par ģenerāliem un par visiem, kuri jums ir dārgi. Dievs ir devis mums spēku, lai mēs ar prieku viņam kalpotu, palīdzētu brāļiem un māsām, savām ģimenēm, lai mums būtu spēks paklausīt Dieva likumam, uzturēt mūsu miesu spējīgu uz jebkādu derīgu darbošanos. Dievs neapšaubāmi svētī arī laiku, ko veltām garīgai atpūtai un veltām arī miesas vingrināšanai. Jo, kad rūpējamies par miesas veselību, vieglāk sasniedzam garīgo līdzsvaru, esam arī garīgāki. Un īpaši tad, kad arī, protam, lūgties, un to darām ikdienā arī. Un caur to mūsu kopdzīve ar cilvēkiem kļūst brāļiskāga, labestīgāka. Arī mēs paši esam labestīgāki pret citiem un pret saviem ģimeņu locekļiem. Kungs, Jēzu, mūsu prieks un spēks aicina pie tevis visus cilvēkus, lai tie, kuriem ir grūti un smagi arī, viņa mīlestībā tiktu stiprināti, pateicoties arī mūsu lūgšanām. Mēs izlūdzam Dieva svētību un stiprinājumu gan sev, gan mūsu ģimenēm, gan visai mūsu tautai. Tādēļ paļāvībā sauksim uz Dievu. Visreizi atbildēsim: Kungs, ved mūs pie sevis. Tu esi dzīvība tiem, kurus atpirki ar savām asinīm. Tu stiprinājums vājiem un balva stiprajiem. Kungs, ved mūs pie sevis. Tu gāji pa šo zemi, darīdams labu un visus dziedinādams. Tu sūti mums svēto garu mierinātāju, kurš mūs stiprina. Kungs, ved mūs pie sevis. Tu dari, ka mīlestība uz tevi un brāļiem un māsām kļūst mums par patiesa prieka avotu. Tu izpildi mūsu lūgumus, Dievs, un apveltī mūs ar prieka pilnību. Tu ilgojies, lai mēs tevī būtu viena sirds un viena dvēsele. Kungs, ved mūs pie sevis. Mēs nepārtraukti slavējam tevi, Dievs, jo tu visu brīnišķīgi vadi. Tu gudri sadali cilvēkiem darbu un pienākumus un ļauj viņiem miesas un dvēseles nogurumā meklēt stiprinājumu un cēlu izklaidi. Tādēļ mēs tevi lūdzam, visu labais Dievs, lai visi
kuri uz šejieni atnākuši ir, kuri piedalīsies sporta spēlēs, lai gūst arī garīgu atpūtu un stiprinājumu dvēseles un miesas veselībai. Lai viņi bagātinās brālīgā labvēlībā un ar prieku Dievs tevi slavē. Lai Dievs svētī jūs un svētī arī jūsu ģimenes, jūsu bērnus. Āmen. Šodien baznīca godina svēto Magdalēnu. Viņa bija ļoti drosmīga sieviete. Viņa sekoja Kristum ne tikai tad, kad viņš darīja brīnumus, pavēroja maizi, dziedināja slimos un darīja žēlastības cilvēkiem. Viņa pavadīja Jēzu viņa krustaceļā uz Golgātas kalnu un stāvēja viņam blakus, tad, kad Jēzu pienagloja pie krusta romiešu karavīri. Viņa nodobījās kā citi līdzgaitnieki. Un mēs šodien viņu atceramies un godinām, lai viņa aizlūdz par jums, jo viņa ir šodienas patronese, tas ir aizstāve pie Dieva, lai viņa izlūdz jums spēku šodien un visās jūsu vajadzībās. Un no viņas mēs varam mācīties ticību Dievam, izturību, mīlestību, drosmi. Jums ir vajadzīga šī drosme, godātie karavīri. Īpaši tad, kad būs kāda pārbaude, pamatīga. Es te nerunāju par eksāmenu ikdienā, kas notiek varbūt. Par citu es runāju. Kad nāks pārbaude varbūt visiem, visai mūsu tautai. Un tad, lai mums pietiktu spēka, drosmes, Dieva palīdzības un vissvētās jaunavas Marijas, Aglonas Dieva mātes aizbildniecības. Paldies! Paldies virsniekiem, paldies ģenerāļa kungam, paldies jums, zemes sargi, ka jūs sevi veltat šim cēlajam un ļoti vajadzīgam pienākumam. Paldies par to! Tagad nolieksim galvu Dieva svētībai. Dievs kungs, lai ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs vienmēr pavada dzīvē. Pateicība Dievam, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Uzmanību! Vienība stāties! Līdzināties! Dienā! Valsts iemnu godam! Sveiki!
mums ir viens parāds. Mūsu rindās ir Aglonas novada domas priekšsēdētāja, kuriem šodien galvenniece. Sveiksim viņu dzimšanas dienā. Jums novēlu veiksmīgus startus ģimenēm un atbalstītēm, lustīgo atbalstīšanu. Pasludinu 26. vasaras sporta spēles par atklātam. Uzmanību! Vienībā stāties! Līdzināties! Mierā! Pa vienībām! Karogi nesēj gropa taisni, pārējie uz labu!